Labvakar! Jūs skatāties Latgales reģionālo televīziju. Arī šajā vakarā piedāvājam raidījumu tiešraidē. Studijā kopā ar mani Preiļu novaddomes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Labvakar! Labvakar! Aicinu skatītājus aktīvi piedalīties raidījumā, uzdodot jautājumus, zvanot pa tālruni 646 22 859 vai rakstot uz e-pastu lrt.ziņas@lrtv.lv. Aiztītajā nedēļā Preiļos ir uzsākta tranzīta ielas Rēzekne rekonstrukcija. Kādi darbi šī projekta laikā ir plānoti? Jā, jāsāk laikam ar to, kāpēc mēs to darām tagad rudenī, jo iedzīvotājs droši vien interesē, kas tas pa projektu un kāpēc tieši pirms ziemas uzsākas. Tranzīta ielu programmā mēs praktiski uzzinājām rezultātu augustā, ka mēs esam iekļauti, un šobrīd, veicot vēl arī konkursu būvdarbu un sagatavošanas darbus, praktiski būvdarbi ir uzsākti tikai pagājušu nedēļu. Un sākotnēji pēc paredzētā plāna, tad šai ielai būvdarbu laiks veicamais ir aptuveni gads un 2 mēneši. Un, ja mēs gaidītu līdz pavasarim, tad droši vien, kad daļa no Eiropas fonda līdzekļu vienkārši pazustu nākošu gadu. Un līdz ar to ir pieņemts lēmums uzsākt būvdarbus šogad rudenī. Pašlaik laikapstākļi to ļauj, un tad ir pirmais posms iesākts, sāks mainīt pazemes komunikācijas, un mēģināsim pa posmiem, cik laikapstākļi atļaus šo galveno ielu, var teikt, rekonstruēt. Tātad ir paredzēts gan visu pazemes komunikāciju nomaiņas, gan lietus novadīšanas sistēmas, gan apgaismojuma nomaiņa, gan trotuāru izbūve, veloceliņu izbūve pa vienu pusi, nobrauktuves, būtībā pilnīga ielas rekonstrukcija. Mēs ceram, ka šobrīd līgums ir noslēgts līdz nākošā gada jūlija beigām, un mēs ceram, ka arī šajā laika posmā, varbūt kāds mēnesis ievelkās, bet praktiski tā ielas posmi būs braucami ik pēc brīža, un tad mēs ceram, ka nākošā gada vasaras beigās šī iela būs pilnībā renovēta. Tad gribu atgādināt, ka pašlaik kopējās izmaksas ir aptuveni ap 600 000, kur tad pašvaldības finansējuma daļa ir aptuveni 22%. Ja, tad jau ir saņemts kredīts no valsts kases šīs mūsu daļas sekšanai, bet pārējā daļa tātad ir valsts finansējums un ERAF finansējums. Vai rūpīgi sakosiet arī līdzi, cik kvalitatīvi tiek veikti šie darbi, jo ņemot vērā arī šo sezonu, lai nebūtu dažādi pēc tam nepatīkami pārsteigumi? Būvuzraudzību veic tā pati firma, kas veic arī būvuzraudzību ceļa posmā, kur notiek arī asfaltēšanas darbi, tādi prīkuļi rudzāti. Un praktiski tā ir tāda diezgan ievērojama būvdarbu uzraudzības firma no Rīgas, un es ceru, ka jau arī pirmās sapulces to ir pierādījuši, kad viņi ir prasīgi un ievēro visas instrukcijas un arī būvdarbu normatīvus, tā ka es ceru, ka nebūs pārpratumi. Vienīgi iedzīvotājiem lūgums būt saprotošiem, un tātad šie apbraucamie posmi, kas varbūt rada neērtības, uz laiku ir jāpacieš. Jautājums, kas uztrauc daudzus iedzīvotājus iestājoties vēsākam laikam, tā ir apkure. Un arī šobrīd māju siltināšana, jo ir beidzamais laiks, kad var piesaistīt arī Eiropas līdzekļus, lai veiktu šos darbus. Cik aktīvi šos līdzekļus izmanto Preiļos un kā ir arī ar šīm apkures tarifiem pilsētā? Jā, pa Latgali runājot, es gribu teikt, ka daudz dzīvokļu māju siltināšana no visām Latgales pilsētām visaktīvāk tiešām notiek Preiļos, jo šobrīd mums ir aptuveni 10% māju procesā. Tātad 4 mājas ir pilnībā nosiltinātas un renovētas. Šobrīd 2 atrodas pabeigšanas stadijā, un 3 ir noslēgti līgumi, tātad, acīm redzot, būvdarbi uzsāksies pavasarī. Bet es aicinātu cilvēkus arī no pārējām daudzdzīvokļu mājām pieņemt aktīvāk lēmumus, jo nākošgad arī būs pieejami līdzekļi, tad pusi apmaksā Eiropas Savienības
fonds, caur LIAA, tātad Latvijas Investīciju attīstības aģentūru. Un tātad šobrīd, jā, kopumā mums tās ir 9 mājas, daudz dzīvokļu. Un par ekonomiju es domāju, ka iedzīvotāji var uzprasīt šo māju cilvēkiem, jo mēs esam saņēmuši par oktobra mēnesi apkures rēķinus. Ja vidēji pilsētā apkures rēķins ir apmēram 50 centīmi uz kvadrātmetru, tad šajās mājās, renovētajās mājās, tad siltuma tarifs ir aptuveni no 11 līdz 19 centīmiem uz kvadrātmetru. Un ja mēs pierēķinām aptuveni 30 līdz 50 centīmi kredīta līdzekļus ņemtos, tad ar visu māju renovāciju sanāk lētāk apkure nekā bez renovācijas un tad vienkārši kurinot māju, kurai siltums iziet uz ārpusi. Tagad es domāju, ka šis process mums turpināsies aktīvi un 15. novembrī 10:10 Prēļu biznesa inkubatora telpās, tā ir Kooperatīva iela 6, Prēļu valsts ģimnāzijas ēka 4 stāvu. Notiks vēl viens informatīvais seminārs par atbalstu daudz dzīvokļu māju siltināšanai. Tad te būs arī praktiskas lietas pieredze, tad arī to māju iedzīvotāji dalīsies pieredzē, kas jau ir nosiltinātas. Tā ka, es domāju, ka tas ir tiešām ļoti vajadzīgs process. Un plus mēs ceram, ka decembra mēnesī tad tiks pabeigta koģenerācijas stacijas celtniecība, kas es domāju, ka ļaus arī skatīties par tarifu, iespējams arī samazināšanu šīs apkures sezonas laikā. Cik šis samazinājums varētu būt liels, vai par to ir pāragri runāt? Par to ir pāragri runāt, jo mums jātestē ir testa režīmā kāds mēnesis ir jāpastrādā, lai redzētu, kā viss šis process notiek un vai viss darbojas. Ja, un šobrīd es varu pateikt, ka centrālā katlu māja tad netiek ne pārdota, ne iekonservēta viņa darba kārtībā, bet vienkārši mēs iepirksim lētāku, aptuveni pat 4 lati megavatu stundu lētāku siltumu. Ja, cik tas varētu dot procentus samazinājuma tarifā, to šobrīd ir tiešām grūti pateikt, bet mēs centīsimies, ja viss aiziet labi, tad mēģināt iesniegt pakalpojumu regulatorā šo tarifa samazinājumu. Mums ir arī atsūtīts iedzīvotāju jautājums uz e-pastu, un tas ir šāds, kas saistīts ar Aizkalnes pagastu. Kāpēc novada attīstībai 2,8 miljoni lati paredzēto naudu, ko piešķīra valsts, ieguldāt galvenokārt Prēļu pilsētas iestāžu renovācijai, bet ne Aizkalnē, jo tā kārtējo reizi tiek atstāta pabērna lomā. Un tad arī min šos te piemērus, kur šo naudu Aizkalnē vajadzētu ieguldīt. Tas ir Rāņu muzejs, izstāžu ēkas, sienas ir sabrukušas, estrādes soliņos, skatītāju pasākumu laikā krīt iekšā, kā arī tautas nams ir sliktā stāvoklī. Kā jūs varat komentēt šo situāciju, kad iedzīvotājiem šķiet, ka naudiņa aizplūst tieši uz pilsētas šo te centru? Jā, jautājums ir ļoti garš un var teikt komplicēts, bet es mēģināšu atbildēt. Tātad, pirmkārt, par ieguldījumiem Aizkalnē es varu teikt droši, kad rēķinot uz vienu iedzīvotāju Aizkalne ir saņēmusi pēdējos gados vislielākās dotācijas. Tad 84 000 pēdējo 2 gadu laikā ir ieguldīti ceļos pašvaldības. Tad šogad aptuveni pa 38 000 latu ir nosiltināta un renovēta pagastmāja, kur atrodas arī sociālais dienests, kur atrodas bibliotēka, medpunkts, tātad visas šīs cilvēkiem nepieciešamās iestādes. Tātad par šo 2,8 miljonu izlietojumu, kāpēc vairāk pilsētā? Protams, tas ir vairāk tāpēc, ka pilsētā atrodas lielākās skolas, un tātad tīri konkrēti 4 skolām ir paredzēta renovācija, energoefektivizēšana, kas nākošā apkures sezonā jau varētu dot ap 100 000 latu ekonomiju. Bet, ja runājam par ieguldījumiem arī tālāk Aizkalnē, tad es gribu teikt, ka nākošu gadu no šiem līdzekļiem 2,8 miljoniem ir paredzēti 2 ielu asfaltēšana Aizkalnē. Tad, cik konkrēti šeit katrā gadījumā tie būs vairāki 10 000 latu, ja tad ieguldījums varbūt pat vairāk kā 100. To parādīs konkursi.
bet tas notiks. Tad šobrīd pašvaldība, lai arī iedzīvotāji saprastu, ka muzejs, Jasmūžas muzejs ir kultūras ministrijas pārziņā, tātad un kultūras ministrija tiešām ļoti maz rūpējas. Mēs esam lūguši un pieņemts domas lēmums pārņemt mūsu pārziņā šo muzeju, lai mēs varam ieguldīt muzeja ēkās gan savus līdzekļus budžeta, gan piesaistīt arī kādus Eiropas līdzekļus. Par soliņiem estrādē, tad pavasarī soliņi tiks mainīti, un tas tiks paredzēts vai nu nākošā gada budžetā, vai arī kādas citas iespējas. Tātad no savas puses mēs mēģināsim ieguldīt praktiski jāsaka un vēl šobrīd nesošajā mūsu pārziņā muzejā. Vairāk kā 6000 apmeklē šo muzeju gadā, un pozitīvi ir tas, ka kāds no uzņēmējiem ir pieteicies nākošu gadu arī skolas vecajā ēdnīcā mēģināt atdzīvināt nacionālos latgaliešu ēdienus, un varbūt arī piedāvāt reizē muzeja apmeklētājiem tādu pozitīvi. Un par kultūras namu, jeb tautas namu runājot, tiesniegums nāca šogad, kad nebija paredzēts budžetā šie līdzekļi. Nākošam gadam es varu apsolīt, ka tiks sakārtota apkure. Tātad vai tā būs elektriskā, vai tas būs pievads no pagasta mājas, skatīsimies, kā ir efektīvāk un lētāk to izdarīt. Un, protams, arī priekštelpa renovēta, kas šobrīd tiešām nav pievilcīga. Ja? Tas viss tiks darīts nākošu gadu. Bet šeit man gribētos arī elementāras lietas pateikt, ka esot pēdējā konferencē, ja es redzu, ka vienkārši nav elementāri pakaramie ielikti kultūras namā pie sienas, tad man šeit jāprasa arī kultūras nama vadībai vai pagasta vadībai, kāpēc tādas vienkārši elementāras mazas neizdarības netiek sakārtotas, kas neprasa 1000 latu. Tā kā es gribētu teikt, ka aizkalnē tad netiek nekādā gadījumā apdalīta un arī nākošu gadu netiks apdalīta. Varbūt kāds ir vispār tas kopējais redzējums par novada kopējo attīstību, vai ir kaut kādi izvirzīti arī šie centri, kuros ir nepieciešams arī vairāk ieguldīt šo te finansējumu, vai tie ir visi pagasti? Praktiski jāsaka, ka Preļu novadē ļoti spēcīga zemkopība, zemnieku saimniecības. Tātad ir ļoti pozitīvi, ka tai pašā Aizkalnes pagastā blakus ciematam Preļu sieras būvē govju kompleksu, slaucamo govju, un mēs šobrīd esam aizsūtījuši savus pieteikumus arī, lai šo te ceļa posmu 5 km no Daugavpils šosejas līdz Aizkalnei mēģinātu cieto sagumu uzlikt. Ja kā tur veiksies, mēs skatīsimies, bet vispār arī pilsētā tātad notiek šobrīd, man jāsaka, rosība un attīstība tādā ziņā, ka tiek veidotas jaunas darba vietas un arī varbūt ne tik apkalpojošā sfērā kā ražojošā. Tātad es gribētu pateikt, ka šobrīd 25 aptuveni darba vietas plānojas jau no janvāra. Jauns šūšanas cehs atverās, Sijā Rita filiāle, kas darbosies pārsvarā uz Krievijas tirgu. Tas ir iepriekšējās SESA telpas, kur šobrīd notiek intensīvi remonta darbi, atvērsies. Plus tāpat ēkā ir paredzēts arī jauns konditorijas cehs, mīklas ražotnīte un tad arī tur dažas darba vietas. Protams, var vērtēt neviennozīmīgi jaunās Maksimas atvēršanu, bet tas arī deva 40 darba vietas. Plus šī jaunā koģenerācijas stacija, ko es nosaucu, tad arī tur šķeldes pievešana, darbs vietējiem praktiski piegādātājiem un plus katlamāju operatori. Un plus šodien esam saņēmuši iesniegumu arī no uzņēmējiem, kas grib veidot, un es saprotu, ka arī ir noslēgti jau līgumi par aizturēto gan smago automašīnu uz robežas, kaut kādu, muitas pārkāpumu vai robežas pārkāpumu dēļ uz laiku novietošanu no 4 Latgales rajoniem. Tā tieši Preļos pie Zemesardzes bataljona, Rēzeknes, Daugavpils, Krāslavas un Preļu rajoniem. Tā kā arī šeit, acīm redzot, tad būs kaut kāds papildus ienākums darba vietas. Tā kā es domāju, ka notiek tāda diezgan aktīva rosība, un tas priecē. Un bezdarba līmenis Preļu novadā oktobrī ir samazinājies vēl par 0,2 kredītpunktiem, un šobrīd ir aptuveni 13% robežās, kas ir zemākais rādītājs starp visiem Latgales novadiem.
Tas šīs darba veids ir arī vairāk Preiļu pilsētā tomēr. Protams, ka pilsētā ir aktīvāka dzīve, bet es gribu teikt un uzslavēt arī jaunos zemniekus, kuri aktīvi darbojas un teiksim, nodrošina gan sev darbu, gan ģimenēm, gan arī piesaista arī cilvēkus, kuri nopelna sev. Tā, ka tas mazina arī mūsu pabalstu slogu, protams. Bet tomēr atgriežoties pie man tā iepriekšējā jautājuma, kā tad notiek šī visa kopējā novada attīstīšana? Kā jūs arī izlemjat, kam jūs piesaistīsiet Eiropas naudas? Vai tie ir visi šie pagasti, vai tomēr jūs izvērtējat, ka kurš pagastā varbūt šī efektivitāte būs arī jūtama vairāk un ka tur tiešām ir lielāka jēga arī ieguldīt šo finansējumu? Kā notiek šī naudas sadala un arī projekta īstenošana? Protams, kā es jau teicu, mēs izvērtējam, tātad, kurš objekts dot efektīvāku atdevi ekonomiskā ziņā. Ja? Un, protams, ka galvenais mums uz pagastiem un ciematos lauku tie ir ceļi, ja? jo praktiski pagastos skolas, kur ir, tad viņas ir savestas kārtībā un tātad lielus ieguldījumus neprasa. Sociālie dienesti medpunkti darbojas. Līdz ar to, kā jau teicu, tātad ielu asfaltēšanai tiks ieguldīti līdzekļi nākošu gadu. No attīstības šiem līdzekļiem gan Aizkalnē, gan Prīkuļos, gan Smelteros, gan Pelēčos un arī Līčos. Tātad 5 pagastos un arī daļēji pilsētā. Ja? Tātad šis sadalījums ir tāds, kad ir 1,9 miljoni paredzēti 4 lielajām izglītības iestādēm un tātad 5 ciematiem un pilsētas dažām ielām kopumā 800 000 latu. Ir skatītāji jautājumi saistībā ar Preiļu slimnīcu. Kas notiek ar Preiļu slimnīcu saistībā arī ar šo naudas zādzību, kas ir notikusi vairāk gadu garumā, vai šobrīd ir kaut kas zināms? Es jau presē arī to teicu. Tad šobrīd notiek izmeklēšana, kas ir ierosināta jūnija beigās. Un tad šobrīd ir viens aizdomājs turamais, tā ir galvenā grāmatvede Preiļu slimnīcas par ierosināts krimināla process par naudas piesavināšanos lielos apmēros. Un šobrīd policija mums neizpauž, teiksim, ziņas, kas ir saistībā ar šo kriminālu procesu. Tātad, kā jau teicu, ja krimināla procesa rezultātā būs vairāki vainīgi vai kaut ko, tad mēs arī attiecīgi reaģēsim. Ja? Šobrīd es pat nevaru nosaukt konkrētās summas, jo tas ir izmeklētāju ziņā. Ja? Bet galvenais šajā lietā, lai nauda tiktu atgriezta. Ja? Un tas, es domāju, tiešām slimnīca ir ļoti, ļoti aktuāli šobrīd pie šīs dienas situācijas. Vēl runājot par slimnīcu, tad šobrīd notiek arī konkurss uz būvdarbiem, tā tiek plānots Sarkanās mājas 2. stāvs renovēt, ja, lai būtu iespējama arī dzemdību nodaļas pārcelšana, arī normālas palātas cilvēkiem, kur uzturēties. Tad nākošu gadu slimnīcai saglabājas tas pats status un aptuveni arī tas pats finansējums. Un plus jau mēs esam tātad domājuši par to, lai saremontētu arī kāpnes pie poliklīnikas un tad arī atsevišķas ārstu prakšu vietas arī laukos, kur ir Eiropas fondi pieejami. Tā, ka, es domāju, ka tā veselības aprūpe paliks vismaz šī gada līmenī, varbūt pat papildus finansējums. Konkrēti par šo zādzību, ja tā es tiešām gribu iedzīvotājiem teikt, ja būs pamats, tad sodu saņems tie, kas ir vainīgi šajā procesā. Bet kā jums šeit vai nav arī atbildība jāuzņemas slimnīcas vadītājam? Jā, bet mani te izbrīnīja, teiksim, arī Līvānu domas priekšsēdētāja teiktais, jo principā es saprotu, ka tad līdz 2009. gadam slimnīca bija Preiļu rajona padomes pārziņā, kad šeit kapitāla daļu turētājs, ja pārvaldnieks bija Preiļu rajona padomes priekšsēdētājs, ja, es šobrīd varbūt nesaukšu uzvārdus, bet arī iepriekšējo vadītāju laikā šī zādzība nav ievērota. Ja, līdz ar to mēs varētu domāt, ka vai nu ir visi iepriekšējie vadītāji, tad arī vainīgi,
Ja, vai teiksim, ir vainīgs tikai viens cilvēks, kas ir elementāri viltojas dokumentus, slēpis šos naudas pavadzīmes, ja, un tādā veidā, teiksim, piesavinājies līdzekļus. Tā ka Prēļu novads praktiski ir pārņēmis slimnīcu 2009. gadā, bet te jau tā naudas plūsma ir sākus pazust krietni agrāk. Ir jautājums par Rēzeknes ielu, ko mēs arī sākumā izskatījām, bet tad vēlreiz, lai iedzīvotājiem nerodās jautājumi, kāpēc ziemas sākumā sāk remontēt Rēzeknes ielu centrā vai nevarēja pagaidīt līdz pavasarim? Varbūt arī ir vairāk jautāts par šo te centra posmu, kāpēc tieši tur? Tieši pa centra posmu sākts ir no centra, tāpēc, ka visu komunikāciju pieslēgumi ir pie centra šīs daļas. Ja sākotnēji bija plāns, kad sākt no apveceļa puses, bet būvnieki, lai drošāk būtu, kad nav kaut kādas, pēc tam jāveic, es nezinu, papildus darbi un tam līdzīgi, sāk ar pieslēgumiem pie centra un pakāpeniski iet uz augšu, tātad uz apveceļa pusi pa posmiem. Kāpēc taisni tagad? Es jau teicu, vēlreiz atkārtošu, tāpēc, ka projekta realizācijas termiņš ir 1 un 2 mēneši, un sakarā ar to, ka reāli projektam bija jāiesākās kaut kad jūlijā, augustā, jo jūlijā tikai saņemts tika tātad apliecinājums par projekta apstiprināšanu, un ja mēs gaidītu līdz pavasarim, ja sāktu aprīlī, tad praktiski, es varu teikt, ka puse Eiropas fonda līdzekļu netiktu apgūta, līdz ar to, viņa paliktu puspabeigta. Šobrīd ar celtniekiem ir vienošanās, kamēr laikapstākļi atļauj, tātad rakt, mainīt pazemes komunikācijas, izveidot pieslēgumus un tātad pamazām arī šķembu virskārtu veidot tā, lai pavasarī viņu var asfaltēt. Šī nedēļa visā valstī paiet svētku zīmē. 18. novembris svētdien ir. Kādi pasākumi, kādas aktivitātes par godu svētkiem paredzēti Prēļu pusē? Tad paldies visiem, jāsaka, kas piedalījās 11. novembra lāpu gājienā un baznīcā aizlūgumā. Pirmais pasākums varbūt ir kaut kādi ierosinājumi un būs tātad papildinājumi, bet es domāju, tā ir atjaunotā tradīcija, kas ir ļoti jauka un skaista. Un tātad šo svētdien tātad mēs svinam Latvijas 94. neatkarības dienu un dzimšanas dienu, un tāpēc, lai varētu cilvēki piedalīties varbūt Rīgā vai lielajās pilsētās pasākumos, mēs 18. novembrī tātad nerīkojam pasākumus, bet mūsu pasākumi ir pa dienu 16. novembrī tātad Pelēčos un Prīkuļos, un 17. pa dienu ir Aizkalnē, un 16. vakarā ir kopīgs svinīgs pasākums Prēļu kultūras namā, kur aicināti gan pilsētas iedzīvotāji, gan pagastu iedzīvotāji uz kopīgu koncertu. Tātad notiks atzinības rakstu pasniegšana 14 cilvēkiem, kas jau ir nopublicēti, lai svinīgā gaisotnē sagaidītu valsts svētkus. Tātad, un, protams, es gribu izmantot arī izdevību un sveikt visus novada cilvēkus, visus Latgales iedzīvotājus un arī Latvijas, protams, šajos jaukajos svētkos un novēlēt mums tādu gaišu noskaņu, jo tomēr es domāju, ka darbi iet uz priekšu un, lai gan daudziem ir grūti, bet ir jāskatās nākotnē ar cerību un labām domām un vienam otru atbalstīt, nevis meklēt, teiksim, katrā sīkākajā problēmiņā ieganstu problēmā. Tā ka, lai mums jauka šī Latvijas dzimšanas diena. Paldies, šeit liksim punktu. Paldies, ka atbraucāt pie mums, veiksmīga ceļa uz mājām. Skatītāji, vēlos vien atgādināt, ka Prēļu novada aktualitātes būs turpmāko katru mēneša 1. otrdienā. Uzdodiet jautājumus, rakstiet uz e-pastu, mēģināsim šeit rast atbildes uz tiem. Paldies, ka skatījāties, visu labu!